Budžets 2026. gads. Ko īsti gribētos saprast? Pēdējā laikā izskan jautājums, kāpēc vispār vēl runāt par 2026. gada budžetu? Tas ir apstiprināts, balsojums ir noticis, skaitļi ir publiski. Vai tiešām vajag vēl kaut ko analizēt? Ja budžets būtu tikai tehnisks dokuments, ar to varētu pietikt. Taču budžets ir lēmumu kopums par to, kur un kā tiek izmantot sabiedrības līdzekļi. Un ja runa ir par vairāk nekā 80 miljoniem eiro, ir pilnīgi saprotami vēlēties redzēt ne tikai summas, bet arī izvēļu pamatojumu. Publiski redzams, ka 2026. gadā kārtējie ieņēmumi plānoti aptuveni 79 miljonu eiro apmērā, savukārt izdevumi aptuveni 86 miljonu eiro apmērā. Gada sākumā pašvaldībai ir vairāk nekā 11 miljonu eiro naudas atlikums. No ieņēmumiem aptuveni 28 miljonu eiro veidojas no valsts budžeta transfertu un ārvalstu finansējuma. Papildus paredzēta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda aptuveni 4,8 miljonu eiro, kā arī speciālā dotācija aptuveni 0,7 miljonu eiro. Tātad ievērojama budžeta daļa nav tikai vietējie nodokļu ieņēmumi. Izdevuma struktūrā redzams, ka izglītībai paredzēta ap 30 miljonu eiro, vides un infrastruktūras jomai aptuveni 18,6 miljonu eiro, sociālajai aizsardzībai ap 9,4 miljoniem eiro. Iedzīvotāju iniciatīvām budžetā integrēta vairāk nekā 3 miljonu eiro. Šie skaitļi ir saprotami. Taču no publiskās dokumentācijas nav detalizēti redzams, kā tieši tika noteiktas prioritātes un kādi apsvērumi tika ņemti vērā konkrēti investīciju izvēlē. Īpašu uzmanību piesaista plānotā investīcija atkritumu saimniecības infrastruktūrā aptuveni 600 000 eiro apmērā. Summa nav maza. Jautājums nav par to, vai atkritumu saimniecība ir svarīga. Tā ir būtiska pilsētas funkcija. Jautājums ir par konkrēto risinājumu. Kāds tieši ir šīs izbūves mērķis? Vai tā ir jaunas infrastruktūras izveide, esošās modernizācija, jaunu normatīvo prasību izpilde vai efektivitātes uzlabošana? Vai ir veikts aprēķins, kas parāda, kā šis ieguldījums ietekmēs eksploatācijas izmaksas nākamajos gados? Ja šī projekta ietvaros paredzēts arī mācību vai izglītošanas centra izveides elements, rodas vēl papildu jautājumi. Ventspilī jau šobrīd ir vairākas telpas, kas netiek pilnībā izmantotas. Vai tika izvērtēta iespēja izmantot esošās telpas? Vai tika analizēts potenciālais pieprasījums? Atkrituma apsaimniekošana ir specifiska joma. Ko tieši plānots apmācīt? Pašvaldības darbiniekus? Skolēnus? Sabiedrību kopumā? Vai ir aprēķināts, cik cilvēku šādu centru reāli izmantos? Kāds būs tā noslodzes līmenis? Vai ir izvērtēts, cik izmaksās tā uzturēšana turpmākajos gados? Ja šāds projekts tiek realizēts, ir loģiski vēlēties redzēt arī pamatojumu. Vai tika analizētas alternatīvas, piemēram, sadarbība ar esošām izglītības iestādēm, mobīlas izglītošanas programmas vai citi risinājumi, kas neprasa atsevišķu izbūvi? Līdzīgi jautājumi attiecas uz citiem budžeta blokiem. Ja vides un infrastruktūras jomā kopumā paredzēta gandrīz 19 miljonu eiro, kā tika noteikts, kuri projekti tiek īstenoti tieši šogad? Vai tika izvērtēti vairāk attīstības scenāriji? Kā šie lēmumi ietekmēs nākotnes uzturēšanas izmaksas? Izglītības jomā, kur paredzēta ap 30 miljonu eiro, svarīgi saprast, kā tiek sabalansēti ikdienas izdevumi un attīstības projekti. Vai tika ņemtas vērā demografiskās prognozes? Kā tiks vērtēts ieguldījuma rezultāts? Attiecībā uz vairāk nekā 3 miljonu eiro iedzīvotāju iniciatīvām, kā tika noteikta prioritāšu secība? Kā tiks mērīts, vai šie projekti patiešām ir devuši gaidīto efektu? Šie jautājumi izriet no publiski redzamajiem skaitļiem un informācijas apjoma. Ja detalizētāk izvērtējumi ir sagatavoti, būtu vērtīgi tos publiskot. Tas palīdzētu skaidrāk saprast kopējo virzienu un stiprināt pārliecību par pieņemtajiem lēmumiem. Noslēgumā konkrēti jautājumi, uz kuriem būtu svarīgi saņemt atbildes. Par atkritumu saimniecības projektu aptuveni 600 000 eiro apmērā. Kāds ir precīzs projekta apraksts un mērķis? Kāda analīze veikta pirms lēmumu pieņemšanas? Kādi alternatīvi risinājumi tika izvērtēti? Kāds ir plānotais noslodzes līmenis, ja paredzēts mācību vai izglītošanas elements?
Kādas būs uzturēšanas izmaksas turpmākajos gados? Par vides un infrastruktūras jomu kopumā, cik situāciju analīzes vai ietekmes izvērtējumi tika veikti pirms budžeta galīgās redakcijas apstiprināšanas? Kā tika noteiktas prioritātes starp dažādiem projektiem? Par izglītības jomu. Kādi konkrēti rezultāti tiek sagaidīti no plānotajām investīcijām un kā tie tiks vērtēti? Par iedzīvotāju iniciatīvām. Kā tika organizēts izvērtēšanas process un kā tiks mērīta šo projektu ietekme? Un kopumā, vai šie analītiskie materiāli ir pieejami sabiedrībai, un, ja nav, vai tos plānots publiskot? Jo budžets nav tikai cipari. Tas ir stāsts par to, kā tiek veidota pilsētas nākotne. Un interese par šo procesu ir normāla lieta.